visiem manā UB moto kanālā. Ko, draugi, šodien būs maziņš šīs video mums par E81. Tā būs laikam šogad pēdējais vidīgs par šo mašīnu. Un gribēju pastāstīt, parādīt, kas man viņu, ko es ieguldīju, atkal kārtēji ieguldījumi bija un ko sadarīju. Kaut kā tā, ja patiks vidīgs, uzliksim laikus, abonējiet kanālu. Un kā saka, davai, laižam skatīties. Nu ko, draugi, tagad braucam pie Raiviļa pastīties, jau šodien mums ir galva saslīpēta. Šodien Raivs liks dzinēju kopā mums. Tā kā jā, jau ceļā pasties, kādu mašīnu es braucu pirmo reizi savā mūžā ar Volvo XC. XC, kas tas ir? 70, jā, XC70. Bet, nu, pasties ārā kādu laiksaptāju sniedziņš sniegu un puteņu, bet Volvo labi mums turās. Kaut kā tā, jā, bet ne par to. Arī, kā redzējāt iepriekšējā video, es biju uzlicis arī tos sailun riepas uz 18-niekiem, bet es nopirku R17 diskus ar Nokian riepām, bet, nu, riepas tādas, bet, nu, tos diskus es tagad ņemšu un vedīšu pie mūsu draugiem uz pulveri krāsot, lai pavasarī ir ļoti skaisti, arī būs vēl kaut kādas modifikācijas mašīnai, bet pašlaik mums ir, jā, paņemšu diskus, parādīšu, kas mums notiek ar motoru, jo mēs ar to motoru vēl īsti nespratam, kas tur ir, vai nu blīve ir uzrauta augšā galva, vai nu galvā palaisa. To neko mēs vēl nezinām, jā, tā kā šodien saliksim, tad jau redzēs, tā kā skatāmies. Ko, draugi, esam atbraukuši pie Raiviļa, iesim iekšā skatīties. Hello? Kas mums te notiek? Notiek mums tas, kad, redziet, ir noņemta galva, viss satīrīts, galva saslīpēta un tagad, liksim visu kopā. Viss ir izjauks, viss ir labi, jā? Tā galva virsū, jā? Lieka vispār. Ko? Lieka, jau. Viss nuki un skaisti izstās. Nu ko, Raivels galva ir pieskrūvējis. Visas jaunas blīvītes, gumīņas, jaunas eļas, filtri. Neko tad jau liekam kopā un šķils dziesma. Un tāda drauga mums izstās šie diski. Visi kaņķiki apdauzīti. Tagad brauksim pie, lai viņi krāso. Un tad jau vēlāk redzēsiet, kādā krāsā krāsošu. Tā kā varam ciet bagāžniekam. Mums ir sakrāsot, atvest jau no garažā. Un šādi te viņi iztīsies. Šādi te viņi mums iztīsies. Kaut kā tā, viss pa skaisto. Tā kā neko. Kā iztīsies. Protams, riepas nav. Bet, nu, izsās teikšu, baigi labi būs. Viss pa čot nav. Viss iztīsies afigēna. Kaut kā tā, Tā kā gan jau pavasarī būs lielāks video, ka saliksim splitterus, diskus ar riepām. Un kā arī aizmugurē splitteru uzliksim. Nu ko mums ārā ir smuka ziemiņa. Jau var teikt Ziemassvētki klāt. Izdomāju atkal bišķiņ BMW paķūnēt E81. Kā redzējāt iepriekšējā video, es stāstīju, kad mainīja jauns amortizators.
Arī priekšējās jaunas atspērs liku, bet parādīšu vienu lietu. Skatieties. Uzliku jaunas Hempaks atspērs, bet pastieties kāda šeit ir sprauga. Piemetot klāt, mums rāda 12,8 mm. 128 mm. Un tālūk, un es plānoju, bet nopirku jaunas atspērs, visas 4 mainīšu, parādīšu kādas tūlīt. Un reku viņas mums ir eibači. Un šādas te viņas mums izstāv. Liksim jaunas eibačiņas virsū. Visus 4. Jā. Šitās atspēres ir aizmugurējās. Un domāju, mašīna palika zemāk. Un tad jau vēlāk salikšu, parādīšu, cik viņas ir, cik palika zemāk un kā izskatās. Bet pašlaik viņi izskatās šādi. Jā, pa augstu. Riktīgi ir pa augstu. Aizmugurē, redziet, ir normāli. Un redzēs arī aizmugurē, cik pamainīsies. Vēl plānā man ir šeit apakšā difūzeri likt, šito melnu nokrāsot. Nu, ko, draugi, esam bija pie raiveļa, samainīju atspērs, un tagad parādīšu, kas ko mainījās apmēram. Jau, kā skatoties uz aci, var redzēt, kad mašīna zemāk ir. Šādi te mums tagad izskatās. Pieliksim bīdmēru klāt. Un kas mums ir? Mums ir 11,2. Pirms tam bija 12,9. Var teikt, gan arī pa 3 centimetriem mainījies. Aizmugurē ir tāpat, bet es visus 4 mainīju. Atspērs aizmugurē tāpat. Uzlikšu pavasarī vēl R18 ar zemprofilu gumiju un iztīsies vispār bombiski. Kaut kā tā. Kā redzējāt jau iepriekšējā vidikā shadow lainiņš ir uzlīmēts. Jā, kaut kā mašīna tā mainījusies mums ir. Un tā kā jā. Tā kā nākamais vidiks mums būs tikai pavasarī, kad būs viss salikts. Būs priekšā spliters aizmugurē. Uzliksim vēl virsū diskus ar jaunām zemprofilu riepām. Un tad jau nofilmēšu, parādīšu, kā izskatās, tā kā kaut kā tā kā laiks, abonējam un tiekamies nākamajos vidikos. Davai, čau!